Tā ir viņas mācāt alfabētu, šis ir 3 reizes. Dievs, viņš šitā aizslēpjā. Jā, lūdzu tā. Andrija, paraksties. Es paraksties, jā, jā. Izcili, kur pie tevis mēs ejam tev uz pašu sākumu. Tā. Paldies. Lūdzu. Paldies. Un pēc svarīgākais tā visu matām ir rakstīts tātad uzvārdiņš un vietas. Jā? Jā, jā, iepazīsimies kaut kad vēl personīgāk, kas to lai zina, varbūt nāko 26 stundu laikā, bet mans vārds ir Elīna Krēmera un tas ir mans brālis Krišjānis. Mums ir arī vēl 3. brālis, starp citu. Jums forši un aizraujoši 100 kilometri! Paldies! Daudz laimes! Čau, čau! Aptuveni 95 dalībnieki mēs esam, kas tagad ies 100 kilometrus. Pametām Salaspili. Ir aptuveni jau pirmie noiet 6 kilometri. Bija tā sakot bīstamā zona, bet te ir ātri jāskrien pāri, lai tiktu. Jā, tā kā ir 14 km noieti, esmu netālu no Dobelniekiem. Čau. Jums te. Tā. Ja kādam nepieciešams kaut ko uzlādēt, kaut nedaudz palādēt telefonu vai lūk tur rekutur stūrītī. Kaut kādi varianti un varam slēgties ar samēriju. Tā attieksmi arī es un piedāvā kaut kādas tēja, kafijām, lūktiņam, godās. Līdz zupai netiks. Kaut ko palīdzēt piedāvāt. Nu ko, atpūties esmu, pāēdis, ieturējis maltīti, jādodas tālāk uz Suntažiem, aptuveni 20 kilometri, ko iet.
Laimīgi. Es tagad eju pa veco dzelzceļa līniju Rīga-Ērgļi. No Kangara dzelzceļa stacijas līdz pašiem Suntažiem. Mums ir jāiet un aptuveni tie ir 20 kilometri. Un šis ceļa posms, protams, ir vienmaļš tādā ziņā, ja tu ej viens. Bet mēs esam paretojušies, tur bariņš man iet iz muguras. Un jā, šī posmā es izmantoju nūjas, ko pārsvarā nūjas es izmantoju ļoti reti. Pēdējo reizi, kad nūjas izmantoju, tas bija pagājušā gada K-punkts pārgājienā. Jau ir noiet 39 kilometri un esmu sasniedzis Augšciema dzelzceļa staciju. Jau arī tumšs, jo pulkstens jau ir 4:30. Drīz jau būs jāpāriet uz gaismiņā. Esmu Suntažos, jau ir noiet 52 kilometri. Tūlīt arī būšu otrajā kontrolpunktā. Aptuvενais laiks jau ir 9 stundas un 40 minūtes. Nu, redz, cik tev braši iet. Sveiki! Tā, kur jums tā kā bija? Izmērā. Kur jūs tur nospēlēt motivāciju? Valoda vēl viena. Bet kur tev šis tā? Pārējie ir Somā sauc. 52 kilometri noieti. Tagad aptuveni kāda pusstunda vai maksimums stundu atplatīšos kultūras namā. Un pēc tam jau došos uz nākošo kontrolpunktu. Tiekamies. Ātri tiekat tālāk. Es gan droši vien, ka vairs nepriekšēšu. Dodos jau tālāk. Bišķi sanāca aizkavēties dēļ, tāpēc, ka tagad kaut kas slapšs no debesīm krīt. Tā bija domāts diezgan ātrāk iziet. Ja ierados pirms 7, no augstākais stundu, būtu uzkavēties Suntažu kontrolpunktā. Bet, nu jā, sanāca ilgāk, bet, nu kā ir, tā ir. Ceru, ka iekļaušos pēc vecā plāna noiet tajās 24 stundās, protams, bet tā bija plāns, varbūt sanāktu 22. Bet, kā redzēs, tagad ir aptuveni 30 km līdz nākošajam kontrolpunktam. Forši. Tagad nākošais posms būs ar sniegu. Tā, jau var redzēt, tā pa kurieni ir jāiet. Pa pašu maliņu. Labrīt, labvakar, kas kuram? Jā, čau! Tā, es piefiksēšu viņam. Esmu sasniedzis Ogres jaunošu centru. Šeit gan jau to jāvalk nost. Tāpēc mums sanāca pa tūkiem iet. Jā, vai pakils kaut kam. Es labāk gribētu tos.
ņem vaļā. Jums kafija tur uz galda sāp. Jā. Sniega virsmas. Paldies. Labs, es jau eju. Good luck. Kaut kad jau tiksimies. Esmu jau nogājis pirmos 100 kilometrus, bet vēl neesmu sasniedzis finišu, jo ir aptuveni palikuši kādi 4 kilometri vairs ko iet. Pēdējie kilometri ir visgrūtākie. Tie velkās mūžību. Viss ceļa posms uz beigām ir pa asfaltu. Labi, te vismaz ir ļoti perfekts asfalts. Tāpat tās ir grūti sasniegt. Tūlīt finišēšu.